Pie mums atbrauc Mersis, E-klase, kurš tur kuzovs bija 212. laikam. Kā redzams, ir neliela problēmiņa. Šeit šis tas trūkst. Problēmiņa, ir šeit. Notikās bēda. Kaut kur pagaidām es vēl nezinu īsti, kur. Izbliez ārā eļu visu un attiecīgi visas pārējās sekas. Turbīnai game over un motoram game over. Kloķvārps tur piemetinājusies tā pie bloka klāt, ka viņi pat nekustās. Šeit, kur ir donora dzinējs, liksim iekšā. Un šito jauksim ārā, mēģināsim saprast, kas par problēmu notika. Šo tad mēs saremontēsim, un mazliet parādīšu no procesa, kas un kā, lai ir kaut kāds ieskats visā šajā procesā. Tā, un principā atradam problēmu, kāpēc šis dzinējs mums nosprāga. Dzinējs problēma atrasta, tad attiecīgi, kā es jums stāstīju, izpūta eļu ārā. Un mēs kārtējo reizi atkal atgriežamies pie vecā stāsta. Mūsdienu detaļu kvalitāte. Šis te eļas filtra māja, viņi kopā mainīta ar eļas dzēsētāju radiatoru. Viņš mums atrodas šeit iekšā, alumīnija šis te klucis. Nissan marka, principā salīdzinoši labs aftermarkets skaitās, kvalitatīvs. Bet, dēļ šī te, pēdiņās saucamā kvalitatīvā aftermarketa, šeit mums ir problēma. Plaisa eļas filtra korpusā un attiecīgi visas izrietošās sekas, pateicoties, šitam Nissanam pisanam, Dvīžokam pizdā, turbīnai pizdā, un tad varat pareiķināt, cik tas izmaksās remontā. Dēļ banālas lietas vienkārši tupa pārsprāga korpus un visu eļu izšāva ārā. Šiem dzinējiem ir interesanti tas, ka viņiem nav eļas spiediena lampiņa, līdz ar ko jūs nezināt, kad jums vienkārši beidzās eļas spiediens. Un visas izriestošās sekas no tā attiecīgi kloķina piemetinājās pie bloka, turbīna vienkārši nosprāga, bez eļas viņi strādāja. Un viss pateicoties mūsdienas super kvalitatīvajām aftermarket detaļām, kuras izskatās šādi te. Tā, šrota dzinēja izķidājam, pieņemam lēmumu kopā ar klientu, mainīsim dahujā visu kaut ko. Šāles pamatniekiem klaņiem, mainīsim ķēdis, līģņus, spriegotājus, zobratus, kompensātājus, rokerus un eļas sūkni. Principā sanāks tāds mini kapitālais remonts. Galvu neņemsim nost, pārējo visu varētu teikt, ka mainīsim, visas blīvas, pilnīgi būs jaunas. Kas bija interesanti šajā gadījumā, ka mums nav oriģinālās šāles iekšā, mums ir Kobelšmits šālītes, Kobelšmits, un mums ir 0,25 izmērs attiecīgi. Tas nozīmē to, ka dzinējs jau bijis remontēts, slīpēts uz 0,25 remonta izmēru. Attiecīgi kaut kas jau viņi noticies ir, bet pamērīsim atstarpes, eļas atstarpi pamatniekiem klaņiem, ja viss būs labi. Principā liekam kopā un bāžam iekšā mašīnā. Tā, uztaisījām plāstika dip testu, šāds testeris ir Kobelšmits plastic gauge tests, principā tāda desiņa ieliekās iekšā, viss novalkās pēc rūpnīcas specifikas, skrūvas pievalkās, un tad principā mēs mēram šo te plankumu, tā to varētu saukt.
Un principā mums visi mērījumi ir vienādi, un mums ir principā starp 0,38 un 0,25. Tātad specifikācija šitam dzinējam ir starp 0,03 un 0,06. Ja. Principā mēs iekļaujamies apakšējā specifikācijā, tas ir 0,03. Ļoti labi rādījumi, visas atstarpes palielam ir vienādas. Tā kā viss ir ļoti labi. Nomērīšu vēl šīs te atstarpes, eļas ķīļa atstarpē. Ja. Klaņiem, ja viss čotka, visu tīram nost pa jaunu, atkal attaukojam, notīram netīrumus. Un, principā, valkam visu kopā, skrūvējam, klaņiem jaunas skrūvas, vienreizējās. Un čotka, jā, visu saliekam kloķeni kopā, un tad jau ķersimies tālāk klāt pie ķēdes kompensatoriem. Tas viss būs sadarīts, jau varēsim sākt likt apkaru kopā, bet šeit viss čotka. Jā, un klaņus es jums nerādīšu, ja viss būs čotka, nav jēgas jums kaut ko te rādīt. Karoči viss bliežam, turpinam, davai. Maza niansīt gribēju piebilst, klaņa šāles, jā, oriģinālās visas vienādas ir Kobelšmits, viena spīdīga, viena matēta, tad attiecīgi matētā vienmēr iet augšpusē, jā. Viņa tur lielāku slodzi, līdz ar to šī te matētā iet klānim augšpusē un spīdīgā tad iet klānim apakšā, jā, nevajag sajaukt. Apakša salikta tiku līdz augšai, galvai, attiecīgi sadalens ārā. Jauni kompensatori, jauni rokeri, ķēde jauna, zobratis, priegotājs, slīdņi jauni. Tūlīt samočīsim visu apakaļ, un tad jau principā varētu teikt, ka darbs ap tieši motoru būs pabeigts. Varēsim likt apakaļ vākus un krāmēt jau virsū apkaru pamazām. Būsim tad pabeiguši pie dzinēja. Jauni kompensatori, iekšā rokeri, jauni zobrati, ķēde, attiecīgi slīdņi jauni, kas mums vēl jauns ir eļas sūknis, jauns šāles jaunas. Viss salikts pēc metkām, lai saliktu metkas, izmantoju šādu te instrumentu, attiecīgi šīs te balansieru vārpstām, šīs sadalenēm, un tad šis ir priekš dzinēja griešanas. Tā kā tā, jā, principā lieku virsū vākus, lieku visu kopā un varam sākt jau krāmēt apkari virsū. Principā darbs ar dzinēju tieši, kas ir ar sadalas mehānismu, būs pabeigts. Tā, dzinējs pabeigts, viss salasīts, attiecīgi jaunas blīves, pilnīgi visas. Pacēlājs jau, kā redzams, ir pielikts, jā, tūlīt metīsim dzinēju iekšā mašīnā. Sitīsim dziesmā, un tad, principā, varētu teikt, ka šis remonts būs pabeigts. Diezgan apjomīgs remonts, bet, principā varētu teikt, ka gandrīz jauna motora stāvoklis. Vienīgais, kas netika darīts, ņemta galva nost, viss pārējais ir jauns pa lielam. Tā kā būs ok, es domāju. Un tālūk, motors rūts, mērcē dēsu ir pabeigts, kas mums ar eļas spiedienu darās. 5,2 bāri, tā, fokusējies, kas ir ok. Attiecīgi, kā jau mēs visi zinām, zaglūški ieskrūvēt, tur viņai jābūt ieskrūvētai. Un principā, ko es varu teikt, motors pabeigts, īpašnieks var močīt tālāk. Kaut kā tā.